Šoreiz nekādas eksotikas, ne Stambula, ne Dubaja, ne Barcelona, šoreiz Brandenburgas vārti, Reichstāgs, Kurfürstendammstraße, tātad, dāmas un kungi, Berlīne. Un tas nozīmē tikai to, ka mēs atkal esam devušies kopā ar tehnoloģiju milzi, ar Huawei, lai iepazītu Eiropā pieejamos tehnoloģiskos jaunumus. Un šoreiz tie mums, autovadītājiem, ir visnotaļ noderīgi. Prezentācijas laikā, kurā tikko beidzās un šobrīd visi cītīgi fotografējās pie jauno produktu plakātiem, ir tādi interesanti izstrādājumi, kā, piemēram, jaunās sērijas Huawei Watch 5, turklāt, Huawei Watch 5 ir pat dažādos izmēros. Tad ir Huawei Watch 4 Pro un vienkārši Huawei Watch 4, kas noteikti būs atbilstoši visiem tiem, kas labprāt nodarbojās ar sportu, vai kā minimums fiziskām aktivitātēm. Jaunumu sarakstā arī jaunās Huawei FreeBuds 6 austiņas piliena formātā, kuras ieguļoties jebkurā ausī, es jau izmēģinājis neesmu, taču manās ausīs parasti šādas austiņas nekādi neturās. Un, protams, arī jaunas paaudzes planšete, ar kuru var ne tikai darīt ikdienas darbus, bet arī gleznot, ar kuru ir tapuši skaisti, jo skaisti mākslas darbi. Mēs esam Berlīnē, Huawei prezentācijā, kur Huawei šodien ir prezentējis savus tehnoloģiskos jaunumus. Un galvenie produkti ir noteikti pulksteņi, vietpulksteņi, kas ir Huawei Watch 5. Tas ir šī brīža Huawei flagmanis vietpulksteņu kategorijā un arī Fit 4 sērija. Vietpulksteņi paredzēti sportam un ļoti aktīvam dzīvesveidam. Man liekas, šodien, ko mēs redzējām, viena laba tendence un lieta ir tas, ka ir divi vietpulksteņi, kas ir no vienas puses dažādi, un viņi dod diezgan lielu klāstu. Jo kopā, ja mēs paskatāmies, cik ir Watch 5 pulkstens un Fit 4 sērija, tur ir gan izmantoto materiālu, gan arī siksniņu ziņā un krāsās, tur ir ļoti liels klāsts un būs katram, ko izvēlēties. Un ne tikai tas krāsas un izmantoti materiāli, tur ir arī dažāda forma. Ar katru jaunu gadžetu ir tā, ka liekas, ka mēs varam sākt dzīvot veselīgāk un ēst veselīgāk un kustēties vairāk un zīmēt un būt radošiem. Un tad ir tā sajūta, ja tu nopirksi to gadžetu, tad tu to sāksi darīt. Esmu sajūsmā. Principā jau esmu arī treneris jau vairāk nekā 10 gadus, un es parasti neesmu izmantojis pulksteņus, bet šis ir pirmais pulkstenis, kurā es redzu tiešām nākotni, tāpēc, ka es esmu tikai un vienīgi par veselību, par cilvēku labklājību, un šajā pulkstenī ir pilnīgi viss, ko mēs vēlamies, sākot pat ar asinsspiedienu, kā mūsu sirdsritms strādā, vairāk nekā 100 sporta veidi, ja nemaldos, bija pat golfs, tā kā sekot līdzi visam, kas ir mūsu ķermenis, izvēlēties vairākus sporta veidus, veikt maksimālāko analīzi, principā uz pilnīgi visu. Šis pulkstenis ir tiešām super. Es teikšu tā, no visa, ko es esmu redzējis, ko man ir izmantojuši klienti, šis pārspējis. Patiesībā jāsaka, ka šī vieta, kur mēs atrodamies, tā Berlīnes hale ar nosaukumu Velodrome, ir ļoti interesanti. Tehnoloģiski tā ir ļoti skaista vieta, te ir milzīgs ekrāns un daudz vietas. Tajā pat laikā, diemžēl, dāmas un kungi, es nevaru parādīt, kā tas izstāsta no ārpuses, jo mēs tikām pievesti šeit kaut kur no pazemes pa tuneļiem. Tā mēs arī iekļuvām šajā ēkā un, diemžēl, ar to samierinamies. Jaunumi ir pieejami šeit, kā jūs redzat, pie skaisti krāšņi klātiem galdiem. Te ir gan jaunie pulksteņi, gan jaunās austiņas, gan arī planšete. Mēs, žurnālisti, to varam visu izmēģināt šeit uz vietas, mazliet padarbojoties ar elkoņiem, pastumdoties, pagrūstoties. Bet, protams, es visu pastāstīt šobrīd nevarēšu. Prezentācija notika tikai pirms dažām dienām. Un šeit uz vietas izstāstīt par visu, un visu nav iespējams. Tāpēc neķeriet kreņķi, jau pavisam drīz gan šādas, gan tādas lietas no tā visa nonāks
mūsu rīcībā uz ilgāku laiku, un tad mēs par to pastāstīsim vai nu šeit, televīzijas ekrānā, vai nu arī mūsu internetu vietā www.autodroms.lv. Tā kā es domāju, drošu sirdi mēs varam paļauties uz to, ka patiešām ir jaunas, labas un ļoti mums autovadītājiem noderīgas lietas.